Video tiešraidi Vesela un skaista āda piedāvā Bioderma. Jauna pieeja ļoti sauss un atopiskas ādas aprūpē. Jā, gribējās nākamo sadaļu sākt ar vārdiem ziema ir laiks, bet šķiet, ka šobrīd grūti runāt par ziemu tajā vistiešākajā izpratnē, jo tieši šobrīd dzird, kā aiz loga tā cītīgi līst. Proti lietus. Un jebkurā gadījumā ziema vai rudens vai pavasars vai vasara, bet sevišķi šādā mitrā laikā un arī augstā laikā ne tikai pieaugušie, bet arī īpaši bērni saskarās ar dažādām ādas problēmām. Un skaidrs, ka apkurses sezonā mājā gaiss kļūst sausāks un ādiņi tiek bieži vien kairināti. Mēs bērniņus ģērbjam, viņi spēlējās, rīvējās, berzējās, reizēm mēdz sasvīst, jo mēs mammas pārlieku lielu rūpību viņus saģērbjam pa biezu un bērniņam ir karsti. Un tad, gribi vai nē, ļoti biežos gadījumos mums nākas iepazīties ar tādu bubulu kā atopisko dermatītu. Jā, kāds vārdu savienojums sarežģīts, bet es pieļauju iespēju, ka ikviena māma kādā dzīves posmā, esot kopā ar mazu, šo ir piedzīvojusi. Un tieši ziemas laikā mazuļiem ir īpaši jūtīga āda, un šis dermatīts ir novērojams biežāk. Un kas tad tas tāds ir un kā tas izpaužās un kā tad mēs varam tam savam bērniņam palīdzēt? Par to mēs runāsim ar Ilzi Kohu, kur ir ārsts dermatovenerologs. Labdien, Ilze! Labdien! Un ziemas mums nav, bet aktualitāte šīs tēmas un šīs saslimšanas noteikti nemazinās. Varbūt nedaudz mazinās vasarā, bet šādā laikā viņi noteikti ir diezgan aktuāli. Un tad tev nāksies mums paskaidrot. Man un mammām, kas šobrīd mūs skatās, sausa un atopiska āda. Kas tā tāda ir, kāpēc un kur tad tā rodās un kā tad no tās izvairīties? Tas ir 4 jautājumi. Tagad uzmanīgi klausīšos. Centīšos paskaidrot visiem saprotami. Vienādības zīmi starp šiem diviem ādas stāvokļiem, kā sausa āda un atopiska āda, likt nebūtu gluži pareizi. Jā, atopiskais dermatīts raksturojas ar sausu ādu, taču šie divi stāvokļi ir divi dažādi. Es turpmāk paskaidrošu. Sausa āda var būt jebkuram cilvēkam, kad āda pastiprināti zaudē mitrumu. To var ietekmēt, kā jau Liena minēja, ziemas laiks, rudens laiks, kad ārā laiks ir augsts, vējains, mitrs. Savukārt telpās pastiprināti strādā dažādi sildītāji, sildiekārtas, radiatori, kas gaisu sausina un atņem ādai arī mitrumu. Tas var būt arī nepietiekama šķidruma uzņemšana. Tā var būt nepietiekama ādas kopšana vai kopšana ar nepareiziem kosmētiskiem līdzekļiem. Tā kā šie būtu tie iemesli, kas veicina sausu ādu. Atopiska āda, jeb atopiskais dermatīts, ir ādas slimība. Tā ir iedzimta. Un šis ir stāvoklis, kad mūsu imūnā sistēma pastiprināti reaģē uz kādu kairinātāju, alergēnu. Tātad tā jau ir alerģiska reakcija. Alergēns visbiežāk tas varētu būt kāds pārtikas produkts, kad bērniņus tieši sāk piebarot. Atopisko dermatītu pastiprina stress, kad bērniem sāk nākt zobi, bērniņam sāp šīs zobu nākšanas laiks, viņš ir nemierīgs, viņš ir neizgulējies. Līdz ar to tas parādās arī uz ādas kā atopiskais dermatīts. Tas izpausmes veids ir kāds, ja, piemēram, jāsalīdzina sausa ādiņa skaidrs, mēs vairāk vai mazāk visi zinām, kā tas ir, bet kāds tad ir tas, man to gribētos nosaukt par nākamo līmeni, šo atopisko dermatītu. Kāds ir tas izpausmes veids, kā tas izskatās, kā mamma var zināt, ka tā tiešām iespējams ir slimība? Pat ja viņa savā ģimenē nevar to saskārsties līdz šim. Jā, atopiskam dermatītam raksturīgās izpausmes ir ādas sausums, ādas apsārtums, iekaisums, raksturīgajās ķermeņa zonās. Tās tātad ir locītavu ieloču puses. Tās ir šīs te puses, elkoņu ielocis, ceļu locītavā, tās ir paceles. Atopiskais dermatīts raksturīgs arī uz kakla, uz sejas. Un subjektīvi bērnam būs niezes sajūta, kas var novest arī ādu līdz sakasījumiem, līdz pat asins krevelēm, kad ādas barjera tiek traucēta. Un šeit jau runa būtu par sekundāras infekcijas pievienošanos, kas būtu tāds nākamais stāvoklis. Jā. Un
Gluži līdzīgi kā es šobrīd, sausa āda, atopiskais dermatīts, man tas izklausās ļoti līdzīgi, bet paldies, paskaidroju, kur ir tā atšķirība. Ir vēl kāda lieta, kas bieži tiek jauktas, proti šis dermatīts un psoriāze. Kādas ir tās atšķirības? Jā, atopiskais dermatīts un psoriāze, kas kopīgs šīm ādas slimībām, tas, ka tās abas ir iedzimtas, ģenētiski pārmantotas. Un raksturīgs abām ir ādas sausums. Taču noteiktās zonas, kur lokalizē šis ādas sausums un ādas iekaisums, ir atšķirīgas. Kā jau es minēju, atopiskam dermatītam tas ir ieloču virsmas, taču psoriāzē gluži pretēji. Tās ir tieši elkoņi, ceļgali, galvas matainā daļa, un tas var būt arī plaukstas. Tas būtu viens kopīgais atšķirīgais. Kā vēl varētu atšķirt atopisko dermatītu no psoriāzes, ir tas, ka atopiskais dermatīts bieži parādās bērniem 2-3 mēnešu vecumā, kā jau minēju, kad ir piebarošanas laiks, zobu nākšanas laiks. Psoriāze vairāk parādās pusauģu vecumā, no pusauģu vecuma. Un tad šajā gadījumā, ja māma plāno bērniņu, vai māma varbūt jau ir gaidībās un ģimenē kaut kur ir, vai pašai, vai tētim, tas nozīmē, ka attiecīgi 100% arī mazulis var saskarties ar to saslimšanu, vai tomēr tas var būt kaut kā pār paaudzei šī lieta pārmantoties? Jā, medicīnā nekas nav 100%, un arī šajā jautājumā noteikta algoritma nav. Atopiskais dermatīts var manifestēties bērnam, kuru vecākiem ir šī saslimšana, un tikpat labi bērnam, kur vecākiem nekad nav nekādas izpausmes bijušas no ādas puses. Un tad no kurienes tas var nākt? Kaut kur no dziļākas vēl? Jā, tieši tā kā Liena pareizi teica. Tas var iedzimt caur paudzēm. Vecākiem nebūtu nekādas ādas problēmas un izsitumu. Savukārt vecvecākiem, vecvecākiem šis gēns var būt. Un bērniņš šo gēnu pārmanto, un kādā dzīves posmā tas var dot zināt par sevi. Jā, bet skaidrs, ka šajā mirklī, kad mēs nonākam līdz diagnozē mēs nonākam dodoties pie tevis kā dakteris, vai tas ir kāds cits speciālists, un šo diagnozi nosaka ārsts. Mammai nevajadzētu tā kā pašai noteikt, viss skaidrs, manam ir dermatīts. Jā, atopiskais dermatīts. Jā, tas noteikti nebūtu mājās ārstējama ādas saslimšana, un arī noteikti ne sociālajos tīklos ārstēšana no rekomendācijas no citu māmām. Jā, tas būtu tomēr jādodas pie profesionāla dermatologa. Vai var izārstēt? Atopisko dermatītu izārstēt nevar, jo šī informācija nodod gēnu līmenī, taču ar to var ļoti labi sadzīvot. Pareizi kopjot tādu, regulāri mitrinot, sekojot dermatologa norādēm, ārstēšanas norādēm, izvairoties no provocējošiem faktoriem. Un nereti ir tā, ka dzīves laikā šis atopiskais dermatīts pat vairs neparādās. Pat ja bērnībā zīdaiņa vecumā ir bijis kāds epizode pozitīva. Bet tad attiecīgi es izdarot secinājumus, saprotu, ka ja ir varbūt kāds emocionāls satraukums vai kas, tad varbūt ik pa laikam viņš var tā kā izsisties ārā tā kā reakciju uz kaut ko, kas nav patīkams un tādā veidā. Bet vēl viena svarīga lieta pirms laižu jūs projām, lai gan jūs jau nekur nesteidzaties un mums ir ļoti interesanti, ādas barjera. Par tās nepieciešamību atjaunot viņu un vispār, kas tad tāda ir un kāpēc viņa vispār vajadzīga? Āda pasargā mūsu organismu no dažādiem ārējās vidas kairinātājiem. Gan no mehāniskiem kairinātājiem, gan no fizikāliem, gan no ķīmiskiem, arī no bioloģiskiem. Tātad no dažādiem mikroorganismiem. Ja āda ir sausa, āda ir bojāta, tajā var rasties mikroplaisas, ko mēs ar neapbruņotu aci neredzam. Un arī šī aizsarga barjera ir bojāta. Līdz ar to dažādi kairinātāji vieglāk iekļūst ādā un bojā ādu un rada tajā iekaisumu. Jā, šajā mirklī man diemžēl jau būs jāsaka paldies, bet mēs šo tēmu turpināsim, jo patiesībā tūdaļ pat pie manas studijā nāks Laura Alsberga, kas ir biodermas produktu speciālisti, un viņi mums noteikti pastāstīs, kā tad mēs varam kopt bērniņa ādu, ja viņš ir saskāries ar tādu saslimšanu, proti dermatītu, un kas ir ārkārtīgi svarīgi šī kopšana, vai ne? Jā, pareiza un regulāra kopšana, mitrināšana ar atbilstošiem līdzekļiem.
veicinās ādas mitināšanu un aizsargu barjeras uzturēšanu. Un, proti, noteikti arī gan sajūtas, gan izskats būs krietni labāks un jušanās arī nenoliedzami. Nu, un skaidrs ir tas, ka mirklī, kad mēs kopjam savu ādu, mēs patiesībā izrādam mīlestību paši pret sevi, jo mēs Māmiņu klubā esam runājuši par to, ka pieskāriens ir viena no mīlestības valodām. Un, ja mēs kopjam savu ādu, tā tad sevi mīlam. Jau otro reizi šis secinājums un absolūti vietā. Par savu mazulīti mēs varam rūpēties viņam pieskaroties. Un, ja vēl palīdzēt viņam tādā veidā atveseļot ādiņu, tad kur nu vēl labāk. Turpinājumā stāsts kā reiz tieši par krēmu, ko jau es minēju, biodermas krēmu, kā tad mēs varam savu mazulīti kopt, kā viņam pieskārties un tādējādi arī palīdzēt. Skatāmies!